Mēs esam nonākuši līdz tam brīdim. Nākošā stundas sadaļa saucas novadnieku stāsti. Tev jau es pie novadniekiem piedēvēju, bet šajā gadā tāda dīvaina situācija. Man, pirmkārt, jūs redzēt, ka pieteicās mazais puisītis stāstīt. Mans novadnieks tepat no Katakāla. Gods un cieņa. Bet man piezvanīja pirms sāstiem nakts viens vīrietis. Un saka, ka viņš gribētu braukt un stāstīt. Viņš gan nav mūsu novadnieks, bet tepat pāri pa Daugau vien ir. Anita ieplet liels acis. Nav nodolis savs. Nav. Ja? Bet lūk šis kungs, Juris, no Lielvārdes. Šeit priekšā, jo gods un cieņa. Ja cilvēks paman reklāmu, interesējas un atbrauc un ir gatavs stāstīt. Lūdzu, Juri, klausamies. Tā, dzirdēt, es esmu no Lielvārdes. Un es esmu tāds kā, neoficiāls pilsētas gids. Ja jums kādam interesē Lielvārde, es ar mieru jūs 2,5 stundas jau kādā veidā ar velosipēdiem, ar mašīnām, ar kājām, ar teltīm. Mēs varam izstaigāt Lielvārdu. Jā, mēs varam arī 2 dienas staigāt. Jo mūsu Lielvārda ļoti bagāta ar stāstiem. Mums ir akmens, mēs varam iedot Raganai pamēģināt pabraukt uz Bluķa. Tad, kā es stāstu saviem turistiem, kad viņi nesēdās uz tā Bluķa visas sievietes, jo Spīdela ir braukusi uz Sabantujiem, ja, un var sajust to radniecisko dvēseli un kā mēs dabūsim rokā. Nebūs nebūs meitenes. Tu runā par Spīdolas Bluķi? Jā. To lielo gultu? Jā. Tā ir Lāčplēs gulta. Nē. Viņa ir blakus Lāčplēs. Es zinu, kurš te gultā vēl ir bijis. Saka, jāvēlēt. Vēl par to. Labi, bet es varētu arī par to Lāčplēšu akmeni izstāstīt, tur visādi stāsti un viss kaut kas. Bet es jums stāstīšu kaut ko pavisam citu. Es biju no sākuma domājis stāstīt par veciem laikiem, bet šeit viena meitene mums stāstīja par akas zīmi. Un man ir gadījums no sērijas gribam ticam, gribam neticam. Pirms Covid laikiem mums bija uztaisīts ar ģimenes biznes, mēs cepām maizi un arī skolniekiem rādījām, un mums bija arī tāds, kā šeit meitene stāstīja, kad mēs arī jaunos pārus brauc pie mums tajā periodā pēc salauzšanās, kamēr tur klāja galdus, viņi brauc pie mums cep maizīt, savu pirmo ģimenes, kopējo ģimenes maizi. Un tad mēs, protams, ka esam kārtīgi latvieši, mums bija latviskās zīmes, jā, viena man arī šeit ir. Viņi varēja izvēlēties uz tā savu kukulīšu uzzīmēt, jebkuru no latviskām zīmēm, kas viņiem likās ģimenei, tā kā piemērot, vai ne? Abi ģimenīti sanāk kopā, vīrs ar jauno sieviņu, ja? Un šī ģimenīte izvēlējās akas zīmi. Kā jūs ziniet, vai jūs neziniet, akas zīme ir ģimenes aizsardzība. Tā kā ģimenes sargātāja zīme. Un tagad sākās pats interesantākais. Man kā laukos dzīvošam zērnam, protams, tas varbūt tāds no drusciņu uz vietnamisko, man ir velorikšas. Un, protams, jaunām pāriem ļoti patīk velorikša un fotografēšanās, tas viss iet baigi kopā. Un jaunais vīrs tagad paņem to velorikšu, sēž tur priekšā, sieviņa ir aizmugurē, skaisti savā kleitā, sēž aizmugurē, bet ir viens krips tā velorikšai. Viņai velk vienu pusi, un viņa tā kā uz vienu pusi tā kā, viņa var ļoti ātri, ļoti jāuzmanās braukt. Viss ir ļoti forši, mums pie mājas ir liela lapena, liels dīķis, tas arī stāsts par ūdeņiem, lai neaiziet no tēmas pa tālu. Un viņš tagad izuzina to meiteni, viss smuki izuzina pa pagālu, viss kārtībā brauc, tagad, brauc nost, un pēkšņi samisās, un viņš tā, iet dīķī, man pilnīgi apstājās
domāju, nu ir cauri jaunais pāris ar visu rikšu dīķi. Bet izrādās, ka mēs bijām gar dīķi malas muki salikuši soliņus un tā rikša atspēdās par soliņu. Viss kārtībā. Nokāp, visi paliek ar smaidiņu, viss ir kārtībā. Viņi pie mums izdeva to savu izcep maizīti, un tad viņiem bija nākušais pasākums, bija Lielvardē, viņi brauc ar jahtu. Viņi tagad iesēžās tajā jahtā, aizbrauc tur Dāgavā, parauc priekšu apakaļ, un tā jahtā izveidojas sulce, un viņi knapi tiek malā. Un tad viņi pēc tam mums pazvanīja, viņi teica, ļoti labi, ka mēs, izcepam to maizīti un uzlikām to akas zīmi. Ja? Jo mums 2 reizes, vienā dienā 2 reizes bija baigā veiksme. Īstenībā, tas ir tāds par tām zīmēm. Tas būtu tāds viens vai vēl kādu? Un kā viņi dzīvo, joprojām? Es nezinu. Man bija ļoti daudz izveidojas sūce. Tas tā baigi fifīgs, kad man likās, ka viņi sāk tur sūkties. Nē. Bruņim sūce. Nevajag taču domāt. Pareizi jādomā. Nevajag nepareizi domāt, jādomā pareizi. Pagad vīrieši ik pa 3 minūtēm domā par šo sūci. Nē, bet tā taču ir vīrieša daba, ja viņam tā nebūtu. Es tāpēc saku, Bet nākošais vēl foršāk. Nākošais stāsts ir no dzīves, no skolas. Daudz stāstīt, kā mums stāstīt. Nākošais būs par vāverīti. Jūs zināt, kas ir vāverīti? Sklaidu pa koku. Lieta tāda. Atnāk no skolas zēns mājās, un viņam ir dienas grāmatā ierakstīts ļoti slikti uzvedās dziedāšanas stundā. Māte viņam priekšā. Ko jūs darījāt? Kas dziedāšanas? Ko jūs tur darījāt? Zēns kautrējās, viņš nevar atvērties. Neko, māte viņu tur spiež pie sienas, tad arī vai grib pērt. Viņš saka, zini, māma, zini, ka tādīs laikās skolās sākās veselības mācības stundas. Un protams, ka to skolotāju jau nebija tāda izglītoti un tur tāda pavecāka tā skolotāja, es atvainojos, kad kādai uzbraukšu, nejauši. Kurai? Kaut kādai, jebkurai. Jā, kaut kur tur, jā. Es jūs nepazīstu, es varu varbūt kādu apvainot nejauši. Un tagad tā skolotāja tur, stāsta, viņa arī, tāda apmēram kā es, tik jauna, jā. Un viņa tagad stāsta, zēniem tur ir krāniņš, un meitenēm tur ir vāverīte. Un apmēram tur to visu izstāsta, jā. Jau vairs pat vāveri nav. Piedod lūdzu. Tad viņai būs. Bet viņa bija mana gada gājuma, saprotiet, viņai vēl bija. Tad jau viņi ir tādos gados kā man sieva. Un tagad, tad jau mēs aiziesim pa tālu. Labi, es jūs esmu tagad sasmīdinājis. Ejam tālāk. Ar to jau viss nebeidzās. Pēc 2 stundām ir dziedāšana. Un saprotiet, ko dzied? Saule silda vāverīti. Kas silda? Saule. Skaidrs. Kā jūs domājat, jūs smejaties ar tie bērni, nesmējāt? 4. klase. Ārprāts. Viņi jau samaitāti ir. Jā, bet ja saule silda vāverīti, ko skolotājs stāstīja 2 stundas atpakaļ. Kaut kāds ārprāts. Nekā tad, lai bērni nesmējāt? Bet viņi tā zina, kas vecākiem ir. Tā tas stāsts ir pa vāverīti, bet tas ir tiešām no dzīves, tas ir... Labi, tad tā nobeigums, lai būtu tāds foršāks, vēl vēl maz stāstiņu par akmeni. To, kas ir Lāčplēša pumpura muzeja priekšā. Stāsts ir tāds, uz muzeju atnāk jauna ģimenīte, vīrs un sieva. Bet stāsts nav par to. Stāsts ir par to, ka viņi atnāk, viņi tur skatās muzejā, tur tās mūsu muzeja meitenes ļoti foršas, viņas tur izstāst visu kaut ko.
Un viņas arī izstāsta to, ka tam īstenībā arī esot, ka kur tas lāšliešu gulta ir nolikta arī, tagad man vajag grūti izteikties tajā, kā šitie dabas pētnieki saka, āderu kruspunktā, jā, viņai ir nejauši nolikta, bet ļoti, it kā tām akmenim ir arī maģiskas spējas. Šis arī ir stāsts no tā, gribam ticam, gribam neticam. Tagad ģimenīt atnāk un tagad tu tā muzejā sāk runāt, kā visu runā uz priekšu atpakaļ uz priekšu. Un viņi saka, mēs te ļoti ilgi jau kādus gadus, 2-3 cenšamies tikt pie bērniņu, un mums nekas nesanāk. Neizdodā. Protams, dzīvē tā ir. Un tad tās muzeja meitenes saka, klausieties, tam mūsu akmenim ir arī maģiskas spējas. Sasimbiet rociņas, pielieciet pie akmens, un jūs arī atbrauc uz Lielvarnu un arī tā darīt, kā es stāstu. Un pameditējiet pie tā akmens. Parunājiet ar viņu un izdariet. Tā ģimenīte aiziet un izdara, viss notiek, viss ir ļoti labi. Paiet kādi 2 gadi, atverās muzeja durvis, ienāk jauna ģimene ar manu bērniņu, tādu, kas ir vieta kājiņā. Un saka muzeja meitenēm, šeit ir mūsu lāšplaisis. Muzeja meitenes, kā lāšplaisis, no kurienes, kā tā? Viņš saka, tā 2 gadi atpakaļ mēs bijām pie jums, jūs mums izstāstījāt, mēs izdarījām. Un, tas ir, lai būtu tā saskārsme ar akmeni. Es domāju, ka nebūtu tā vajag. Nē. Jā, un arī tas ir tāds pastāsts no tā, gribam ticam, gribam neticam, vai ne? Par tām maģiskām akmens, maģiskām spējām. Labi, paldies par uzmanību šokar. Jūs vēl kaut ko stāstīsit, ka mēs tur bijām, jūs teicāt, ka izstāstīsit. Viņš par tās vāverēm. Jā. Tas bija par vāveriem. Tas jau ir, jā. Man jau ir vēl stāsti. Jums var stāstu tiek mani stāsti. Jā, paldies. Lasat un pieminat ar labu un brauciet uz nākošo stāstu nakti. Man drusciņi vēl par šiem stāstiem. Es te atšķīru vienu grāmatiņu, jā, un izlasu, kā ir radies Daugavas nosaukums. Tas man paņēma. Par vāveri arī ir viens ļoti nopietnas stāsts. Jo mums tādā novadā ir arī Valdoni. Valdonas simbols ir vāverīte. Jā, jo tur ir sērūdeņa tie avoti, jā, un tur ir vāverīte ķirzaciņa. Un tikko es biju ceturtdiena Ķekavas lielajā kultūras fórumā, kur atbrauc visi no Latvijas kultūras darbinieki, un tur mums priekšnesums sniedza Valdones rozā kora vadītāju. Tas nabaga kors, kur izbalsoja, ja? Un lai cik smieklīgi nebūtu, Dimanti viss sauc par Valdones rozā vāverīti. Pagaid, vāverīti arī priekšsēdētāju sauc to, kas bija Valdones. Atcerieties? Nē, tad vēl viņi nebija mūsu novadā, tas mani absolūti neinteresēja. Un pagaid, tā vāverīte vēl Čiekulne tur ķekmiņā? Jā. Tur bija tāds iesauks veikalnieks bija Čuriņa. Normāli, tu vairs neesi mūsu novadā. Kā to var nopelnīt tādu nosaukumu? Tur bija kaut ko, man liekas, viņš tur bija kaut ko sacenšās, kur tālāk vai ko, tā viņi bija vinnējusi. Man liekas, tur bija garš stāsts. Lūk tā.